Bet, ja man būtu 40 gadi, vismaz 45. Tad es būtu tava kalpone, vai ne? Bet es neesmu pietiekami jauna, pietiekami svaiga, vai mans glītais svaigs nemaksā visas pasaules dārgumus. Jau pievaldies kaimiņu sasaties. Muļķa! Man bija tik daudz precinieku. Jā, esmu par to no kaimiņiem dzirdējis. Kaimiņiem? To zināja visi. Un man bija vislabākie precinieki šajā pusē. Un no visiem vislabāk man patika Emilijāno. Ar kādu apletni viņš staigāja ziemā. Zilas, kupos, kokvilnas krokas, izšūts ar tādām zīda lentītēm. Man ar tāds bija, tie ir ļoti dārgi apmetni. Kur tad nu te? Neviens kurpnieks nav vilcis mugurā tik dārgu apģērbu. Vai tad tu neredzi? Un tad man bija vēl viens precinieks.
Mārtiņš, 18 gadu. Man arī bija 18. Tev nekad mūžā nav bijis 18. Bet tam tur gan bija. Un tad viņš man stāstīja tādas lietas paklausītas. Vai tu reiz apklusi? Tu esi mana sieva. Grozies kā gribi. Un es esmu tavs vīrs. Tu staigāji noplīsasi, nabagos, bez jumta virs galvas. Nu, ko tad tu nāc pie manas gaisa grāmstu? Neliec man pateikt kaut ko atklāt. Dari savu darāmo. Man prātā nenāca tā loda, ka tu man šitā atmaksāsi. Sitvaņa gribi spiedēt to ar āmuru. Ko tu skandali, nu cilvēki ar logiem staigā, nu, mans Dievs. Jā, tik zemu neesmu kritusi. Muļķa, muļķa! Lai nolādētu visi tie kaimiņi! Kas muļķa! Viena, divas, trīs, četras, 1000. Tā jums cienītais kungs arī vajag. Nu kādā velna pēc man vajadzēja precēties? Nu, ja es to būtu zinājis. Nu, un te nu ir mans klosts. Kas tur ir? Labs sakars, pasauc sievu. Beidziet pišķēt meitenes, lai iznāk ārā. Es gribu dzirdēt, vai manā priekšā dziedās to pašu dziesmu, ko aiz muguras. Jā, kā viņi es uz neceliet tagad trats, nu, ko tad es tur varu darīt? Saprotiet, taču visu mūžu man ir bijis bail precēties. Tagad pēdējā laikā jūs pat redzat, kas te notiek. Nabaga vīrs būtu labāk ņēmis kādu no savas kārtas. Piemēram, šīs meitenes, tādas pašas laucinieces. Manas mājas vairs nav manas mājas, bet trakonams. Un sirds lūst. Jūs vienmēr esat bijis godvīrs. Tā ir viņa kaņa. Aizvakar viņa sagrieza šķiņķi, ko bijām taupījuši lieldienām, un noēdām visu pa tīro. Vakar pārtikām no olu un pētersīļu zupas. Tad nu es iebildu. Un viņa par to man lika izdzert 3 glāzes nevārīta piena pēc kārtas. Mežone! Tā ir mīļā kaimiņiene. Un tagad es lūdzu, lai ejiet prom. Jā, un paņemiet līdzi arī skurtus, tās ir salabotas. Cik tad par tām ņemsiet? Dzīve kļūst ar vien dārgāku un dārgāku. Cik nu dosiet? Ar naudu jau nevienam nav jāmētājas. Ar 2 pesetām pietiks. Nu, kā teiksi? Labi, došu vienu. Stāzla! Tu uzdrošinies šādi aplaupīt nelaga vīru, un tu kāpēc tu ļauj tevi aplaupt? Atdod tupeli! Kamēr nesamaksāsi 10 pesetes, tās paliks tev. Čūska! Čūska! Galdi mēli domā, ko runā. Ai, ejam prom, Dieva dēļ! Tu nu gan esi lieliski apprecējies. Apsveicu! Čūska! Čūska! Man tev ir kas sakāms. Ko tu gribi teikt? Meitiņa, es visu mūžu esmu dzīvojis ar vienu patiesu rūpi, lai mājās nebūtu skandāli. Sāc tagad mani par skandālu. Es metos cīņā par tavu naudu. Man ir kaitinājuši, ir pat līdz baltvēlēm. Bet es vienmēr esmu turējis mēli aiz zobiem, jo visvairāk man ir bijis bail, ka uz mani sāks rādīt ar pirkstiem visādi draudžeļi un dievizādi. Vai saprotam izsakos? Vairāk mēs par to nerunāsim. Kāds man ar to sakars? Es apprecējos ar tevi. Tev māja nav tīra. Tev nav ko ēst. Es katru vakaru neuzvelku atspēju tavam studam un pulkstenim. Ko vēl tu gribi? Īspējis. Mēs esam precējušies 3 mēnešus, un visu šo laiku es tevi mīlu, bet tu, Romā, man nav pants kā māra. Es tevi mīlu. Ko tas nozīmē? Tu varbūt domā, ka es esmu akls, bet es visu redzu. Es labi zinu, ko tu gribi. Un tagad man viss tas ir līdz kaklam. Redzi, man ir viens pīpis, vai tev ir līdz kaklam, vai nav? Tu man neesi ne plika graša vērts, un tu to zini! Tu nevari runāt mazliet klusi. Tu esi tik stulbs, ka tu būtu pelnījis
Strādā. Strādājām. Naudas daudz. Sanāk. Tu neizskaties labi. Tā ir Sieva. sieva. Tā iet, kad precas tavā vecumā. Tavā vecumā jau jābūt atraitnim, nu vismaz vienreiz. Es esmu 4-kārtais atraitnis. Man bija Rosa, Manuela, Visitaciona un Enriqueta Gomesa pēdējā. Un visas bez izņēmuma ir nobaudījušas šo varas zizli vairākas reizes. Manā mājā tikai šūt un dziedāt. Vai tad jūs neredzat, kā es dzīvoju? Sieva mani nemīl un sarunājas pa logu ar visiem pēc kārtas. Pat ar Strasda kungu. Nav brīnums, ka man jau asins vārās. No, viņa vēl ir jauns skuķis, viņai tas ir dabiski. Viņa to dara, lai man mocītu. Viņa mani ienīst. Sākumā domāju, ka mana maigā daba liks viņai rimties. Un tad vēl visas šīs dāvaniņas. Koraļu kaklarotas, jostiņas, ķemmītes, pat zeķu gumijas. Bet viņa kāda bija tāda palika. Vēl nebūšana, tu taču arī esi palicis tieši tāds pats. Paklausies. Ja tava sieva ir īgna pret tevi, ja tava sieva runā ar visiem pēc kārtas pa logu, tas nozīmē, ka vainīgs esi tu pats, ka nespēj turēt viņu grožos. Sievietes stingri jāsaķer ap vidukli un vienmēr jārunā paceltā balsī. Nu, un ja tad vēl mēģina palaist kā kikerigū, jāmauca citas iespējas nav. Rosa, Manuela, Visitaciona un Enriqueta Gomesa pēdējā tev to var apliecināt no debesu malīs. Nu, ja nu viņas tur reiz ir nonākuši. Es saprotu, ka tas ir briesmīgi, bet es nemīlu savu sīvu. Vēl nebūšana. Tad saka man vecais blēd, kāpēc tu precējies? Pats nesaprotu, kā tas sanāca. Nu, pie visu vainīgi tā mana māsa. Tu paliksi viens tā un šitā. Nu, man bija veselība, naudiņa, un es teicu aiziet. Un te nu ir mana svētā vientulī. Kaut zibens būtu saspērs tos māmas, kas nu jau noteikti arī ir debesīs. Jā, iekrita gan kā circens pelnos. Jā, iekrita gan. Bet ilgāk izturēt man vairs nav spēka. Man nebija ne jausmas, kas ir sievi. Un jums vesels 4. Es neesmu tajā vecumā, lai paciest visu šo jēzgu. Jēzga, Janālin, aizvērstis saņemies, tūlīt pagaistu ies. Jūs taču pats dzirdat? Nu, un ko te es nolēmu darīt? Nozust kokos. Vai tu prātu esi zaudējis, vai? Kurpnieks vairs nevar palikt pie savām dvēsēm. Es esmu miermīlīgs vīrs. Man šo bļaustīšanos un ļaužu runas tiešām nevajag. Apdomā labi, ko taisies darīt. Nu, es zinu, ka tu to vari, bet nu neesi muļķis. Nu, žēl gan, ka tādam vīram kā tev nav kārtīgs dušas. O, labvakar. Sirsnīgs labvakar. Kāda skaistule, īsta skaistule. Jūs tā domājat? Cik košas rotas iepīt jūsu matos un kā tas smaržo? Jūsu māja balkonos tāda rožu ir daudz. Tiešām. Vai jums patīk puķes? Tas mani abur. Es pat uz jumta saliku puķu plodzi pie visām sienām, pie visām durvīm. Bet tam tur gan nepatīk. Viņš tikai zina tupeles klapēt. Ko no tāda, lai sagaida? Labvakar. Jūs taču redzat? Nu, parupja jā, bet cik lieliski sieviete ar tādu vidukli. Jūs viņu vēl nepazīstat. Kurš tad līdz rītam? Nu, tad redzēsi, vai tava galva nebūs kļūst skaidrākā. Patīkamu atpūtu meiteni, kāds augumiņš iet zubībā un šie viļņotie mati.
Jūs esat balta kā mandeles vidus un tikpat rūgta. Kurpniecīt, liesmojošā zelta niedre. Cik daudz vārdu, Strāzda kungs. Es kādreiz domāju, ka putni nerunā. Reiz man apkārt riņķo viens tāds strasts, tāds melns un vecs. Ziniet, es vēl ilgi nevarēšu klausīties viņa dziesmās. Kad vakara mīkrēslis ar saviem caurspīdīgiem plīvuriem pārklās pasauli. Galvenā ielā vairs nebūs neviena galerija. Es atgriezīšu! Nekauja! Lai stēta neredzētu stiepaņu strastu lanternas āķis! Taisies, ka viens! Ai, kurpniecīt, es taigu vienas runīs! Nekauja tiešām pilnīgi jūtas! Cik noprotu, tu pazīsti tikai divas galējības. Vai nu tu esi mūķene, vai grības lupata. Tālu no esam. Man sēdiet uz plīts! Ar visiem pēc kārtas. Un vēl tādā stundā. Manas mīļās mājas. Mans soliņš, pie ko es strādāju. Piķis, naglas, teļādas. Labi. Nē, tiešām uz kļuvis tik drosmīgs. Aizgājis uz krogu, atstājis durvis vaļā. Lai tik parādās, dabūs vēl dzirdēt. Vai tu vēl dusmojies? Nē, bērniņ. Zini, tās vīrs kurpnieks aizgāja. Viņš vairs neatgriezīsies. Ko? Jā, to viņš pateica mūsu mājās pirms aizbrauca un uzdeva to pateikt. Tagad to zina viss ciems. Nē, tas nav iespējams, es neticu. Ko viņi tev ir sastājis tieši? Jā, nāciet vien, apskatīties, kā man te klājas. Čūsku mēles, savadējs, tā ir jūsu vaina. Paklau, varbūt apklusīs. Ja tavs vīrs tev pamet, tas nozīmē, ka tu viņu nemīlēji un to viņš nespēja paciest. Un jūs to visu zinat labāk par mani? Es viņu mīlēju. Jā, mīlēju. Tik daudz bagātu precinieku atraidīju. Nevienam nekad neteicu jā. Nabadzīgi, ko viņi tev ir sastāstījuši? Proties goda sieviete. Es to nepieņemu. Nepieņemu! Ai. Kaut kas atspirdzinošs. Vēsumiņš. Asins riņķošanai. Ar citronu. Apsāsa vanīliju. Ar piparmētru vēl garšīgāk. Kaimiņiene. Kaimiņienīte. Kurpniece. Gurtniecīte.
nāciet iekšā. Ja jūs tā sakāt. Man ir viens pīps. Tā kā es tevi tur redzu durvīs. Kā teiksiet? Kādu glāzīti? Kafiju, kaut ko atspirdzinošu? Kaut ko atspirdzinošu. Jūs uz mani tā lūrēsiet. Izliešu sīrupu. Man ir tik slikti. Es mirstu. Kādu, kas atspirdzinoši? Ai. Kādi brīnišķi! Ai! Tev kroks vai slimnīca? Brievlis. Ja man nebūtu jāpelna dzīvē, jātirgo šis te lētais vīns, jūsu dēļ es esmu viena, vai tad es ar jums te tā auklētos? Es jūs izlidinātu uz ielas, tur pašā vidū. Ļoti labi teikt. Ļoti labi. Tu esi atvērusi krodziņu, un mēs te varam sēdēt cik vien tīk. Mans vīrs ir aizgājis jau 4 mēnešus. Es te netaisos nevienu priekšā piekāpties. Precētai sievai jābūt savā vietā, kā Dievs to ir licis. Es biju godīga un būšu. Apsolījos vīram līdz nāvei. Un tā arī paliks. Kas es esmu? Mans puisīgs, Pēklinis Ganiņš. Es esmu klāt. Tu atnāc pēc launa dziņa. Ja tu man dosi. Šodien man ir šokolādes tākalīte. Man tavās mājās ļoti patīk. Vai redzi zilumiņu uz mana ceļa? Apskatīsimies. To man izdarīja Lunilijā. Viņš par tevi dziedāja sliktus pantiņus, un tad es viņam sadevu pa ģīmi. Un tad viņš man iemetā ar akmeni. Tev dikti sāp. Tagad nē, bet es raudāju. Tu daudz neklausies, ko te apkārt melš. Bet kāpēc visi vaino tevi, ka vīrs aizgāja no mājām? Tā ir viņu vaina, viņu. Viņa dēļ es esmu tik nelaimīga. Es rotājos viņa acīs, kad viņš atjāja baltā zirgā. Tu mani māni, kurtnieku kungam nebija balta zirga. Bija. Protams, ka bija. Tikai tu vēl tad nebija piedzimis. Tur tā lieta. Mēs iepazināmies pie upes, tur, kur es mazgāju vēju. Un tad viņš ieradās tādā melnā, pieguļošā jātnieka kostīmā un brīnišķīgu sarkanu zīda kaklasaiti un veseliem 4 zelta gradzeniem, kas laistījās kā tādas 4 saules. Cik skaisti! Kurtnieci raļo pameta mīsta, kļuva par vientuļu kundzīti, un Andreja izstabāja kociņu, kur iegriežas visādi kunciņi. Un tad viņš man toreiz teica, Tie kurtniecei daļai vai drēbes un tas skaistākos auduma gabalus, un režģīņu adaptām rakstītas, vislabākās Baptista jaciņas. Tie ir tie pantiņi! To aplido alkauts, jo čaklis steidz, to aplido cienītais munciņš strasts, ar kurtnieci daļām un salfotei, tik bagāts un izdevies tev šīs gads. viņi panāks uz nopieču revolveri. Kurš mani apkalpos? Pelns. Kas tad noticis? Cilvēki par mani sacer pantiņus. Kaimiņi apsmej stāvot durvīs. Vīra, kas neļautu darīt pāri, man nav.
jāiet vienai un jāizstāvis, jo mūsu varas vīri ir tukši ķirbļi, apaļi nulles un lēni žāves. Labi sacīts. Bērns pievalda mēlu. Vai tu zini, ko es tikko izdarīju? Ielika aiz restēm 2 vai 3, kas tur staigāja dziedādām. Gribētu redzēt. Bērni, mamma sauc! Šķiet, ka šis manīgais un viltīgais bērns ir vienīgais cilvēks ciematā, pret kur tu labi izturies. Jūs nespējat ne vārdu pateikt, vai neaizvainotu. Par ko tu tā jāsmējās? Jūsu godība. Nu, par to, ka tu esi tik skaista un laid garām viena izdevība pēc otras. Te visi ir tikai caurstaigātāji. Kāda vilšanās. Es esmu redzējis daudz sievietes. Krāšņas magones, smaržīgas rozes, tumšvaidzes, kurām acis laistās kā uguns, kurām mati kā tuberos un rokas vienmēr silts. Sievietes, kuru vidukli iespējams apteic par šiem pirkstiem, bet tāds kā tu tāds nav neviens. Paklausies, es aizvakar visu rīt noslimoju, redzēju pļāvā žūstam 2 tavus kreklīs ar gaišavām lecītēm un tūdaļ iedomājos tev mīļo kurpniecību. Apklustiet! Vecā grāvača! Apklustiet! Jums ir kupla ģimene! Meitas jau pusaudzes! Es neklājas, ka piedauzīgā, bezskaunīgā veidā kādu aplidot! Es esmu atraitnis, Un es precēta! bet tavs vīrs tev pamet un vairs neatgriezīsies, es to zinu. Es dzīvošu tā, kā viņš man būtu! Bet man ir zināms, jo viņš man teica, ka viņš tev nemaz nemīlējot. Man ir zināms, ka jūsu 4 sievām jūs bijāt apriebies, kā tāda rūkta nāve. Ja tu nonāk manās rokās, dziedāt citu dziesmību. Ko jūs teicāt? Neko es neredzu. Es domāju, ja tu kļūtu mazliet prātīgāka, varbūt, ka man pietiktu drosmes pie notāra noslēgt līgumu par kādu ļoti skaistu māju. Un kas? Tajā mājā vien pat viesistam maksāja 5000 reāls, uz galdiem bāzes ar ziediem pie logiem, brokāta aizskan uz spoguļu cilvēku augu. Un kas vēl? Tajā mājā ir kūpta ar vairāk kaltiem putniem un lilijām, pagalmā dārs ar 6 palmām un strūklaku. Un māja ļoti vēlas, lai tajā atgrieztos dzīvība, lai tu tās istabām staigāt kāds cilvēks, kurus ļoti labi pazīst. Paklausies, tu dzīvot kā karaliene. Es biju tādas greznības neesmu, protams, sēdiet! Sēdiet vien pats savā lepnajā vīrusistabā! Guliet gultā! Glenciet spoguļos vaļā muti, gaidiet, kad zem palmām kritīs dateles! Kā es biju kurtieks, tā es palikšu! Un es alkalts. Tev jau nu vajadzētu saprast, ka saule vienmēr lec austrumos un grūs kā krīt. Un jums tā nepatīk ne jūs, ne kāds cits šajā ziemā. Jūs esat vecs! Ļoti vecs! Beigsies ar to, ka es tevi iespundēšu cietumā. Tikai pamēģiniet! Labvakar! Labvakar! Kumēdiņa kungs! Vai šeit var atvilkt telpu? Var arī iedzert, ja vēlaties! Nāciet vien iekšā, labais cilvēku, un baudiet visu, ko vēlaties. Es maksāju. Nu, un ko jūs šeit gribat? Vai tad mēs traucējam? Mēs taču stāvam ārā uz ielas. Lai viņas paliek autoklubs. Jūs taču esat autors. Ar viņu palīdzību es pelnu iztiku. Kur es esmu dzirdējis šī vīra balsi? Rādi kumēdiņus! Tūlīt tikai izdzeršu vīna glāzi. Jūs uzstāsieties manā mājā! Nu, ja vien to atļaus. Tad jau mēs varam ienākt. Varat! Mazliet izklaidēsimies. Sakiet, jūs nākat no tālienes? No lielas tālienes. No Seviļas? Piemetiet vēl kādu lietu. No Francijas? Piemetiet vēl kādu lietu. No Anglijas? No Filipīnām. Vai dumpinieks redzējāt?
Tāpat kā jūs visas te tagad. Kādi viņi ir? Neciešami. Vai varat iedomāties? Viņi visi tur ir kurpnieki. Vai tad no citām profesijām nav nemaz? Nav. Filipīnās tikai kurpnieki. Tad jau Filipīnās viņi būs tādi pamuļķi. Mūsu pusē viņiem ir galvas īstajā vietā. Jā. Ļoti labi sacīts. Viens te neprasa jūsu viedokli. Ai, meitiņ! Brīnišķīgs vīns, burvīgs vīns. Vīns no melnajām vīnogām. Tik melnām, kā sirds vienai otrai sievietei, ko es pazīstu. Ja viens sirdsviņām būtu. Jā. Nu tad sakiet, kā tad izpaužas jūsu darbs? Lieliski. Manā darbā ir vairāk gudrības nekā ārējās posmas. Es mācu, kas ir dzīves oderi, bet galvenokārt es mācu, kā uzlikt iemauktus atskabargainām un pļāpīgām sievām. To pieprata mans nabaga vīriņš. Gan Dievs viņam piedos. Šādas pamācības ir noderīgas ikvienam. Lūdzu, sāciet! Tad, cienījamā publika, uzklausiet patiesu un pamācošu romanci par sārtvaidzi sievu un laimprātīgu vīriņu, un lai tā noder par rūpīgu piemēru un paraugu visiem, kas dzīvo šajā pasaulē. Pie Kordovas reiz lauku mājās, starp oleandriem, kliņšu rozēm, ar daļu sievu sedlinieci, pa dzīvi kūlās sedlinieks. Tam sieva ērcīga un krasa, ap gadiem 20, ne vairāk. Viņš aulaš kluss un lēnas dabas, un mazliet pār 50. Ak, mīļais Dievs, kā viņi ēdās! Kā īsta mežonī, jūs redzat, tai acis zvēro mēle asa, tā vārgo vīru izsmej bēdās. Cik ļauna sieviete! Šai sedliniecei augums vies, kā ūdens lusenā, tik dzidri, kā imperatorei tai cirtas uz augstās pieras saceļ vilni. Kad pavasarī svārka malā tai siltā vējā saviļņojas, pēc citrona un piparmētras jau visas drānas iesmažojas. Lūk, viņas pielūdzēju skaitā pēc skata glīti ciema puiši, tiem zirgi spoži saulē laistās un sānus rodā zīda pušķi. Ar visiem mūsu sedliniece no sirds un mīļi aprunājas, bet tikmēr viens no visas spēka triecādā īlenu uz liestas. Šis vīrs ir cienījams un gados ar meiču aprecējies laiku. Tam acu priekšā šķelnīgs jātnieks, nu sievu zog pie durvju ailes. Vai kas noticis? Bet meitenī, Kam jātur mēlē aiz zobiem, tas vienmēr raud. Turpiniet. Lūdzu, mani nepārtraukt. Viņi jau saķērušies ar dažiem! Mans Dievā jau! Kāds lepots? Viņi viens otru nogalinās, viņi viens otru sagriezīs līdz dāvai šīs sievietes dēļ! Šīs ļaunās sievietes dēļ. Palīgā, palīgā! Es to nevaru izturēt. Nu, Jūs redzējāt, kā viņi mani apmelo? Es apsvēru pie mūsu Jēzus dārgajām asinīm, es neesmu sagrēkojusi. nomierinies, vai tātad jūsu vīrs atrodas tur ārā uz ielas? Mans vīrs? Ak, mans kungs, mans vīrs mani pameta šo cilvēku dēļ. Vairāk nav neviena, kas mani sasildītu. Nabadzīte. Es viņu tik ļoti mīlēju. Es viņu dievināju. Tā nav taisnība. Ko jūs teicāt? Es saku, ka man tas nav saprotams, un man liekas, ka tā nav taisnība. Jums pareizi liekas. Taču kopš viņš aizgāja, es neesmu ne dzīvojusi, ne gulējusi, ne elpojusi. Viņš bija mana drošība, mans prieks. Jūs viņu tik ļoti mīlējāt, un tomēr viņš jūs pamet? Jāsaka, ka viņš ir bijis stipri neatapīgs. Es jau tik laipams, turiet vēlējos zobiem. Neviens jums nav ļāvis izteikt savu viedokli. Atvainojos, es negribēju. Viņš bija pati pilnība.
Jūs taču esat dzirdējis par tām teikām un romancēm, par to, ko dzieda un stāsta laukos. Redziet, tā ir tikai tāda 1/8 daļa no tā, ko viņš zināja. Viņš zināja 3 reizes vairāk. Nu, nevar būt. Un 4 reizes vairāk. Vakaros, kad likāmies gulēt, tad viņš man sāka stāstīt tās pasakas, par kurām jūs nedzirdējis neesat. Un tad reizēm man palika bail. Un tad viņš tā teica man, manu sirdsolīt, tas viss ir noticis tikai pa jokam. Mēli. Tā, apkustiet! Grābaša, ko jūs vispār te vēlašat? Ko mēģini rādīt? Es saku, ka jūsu vīram ir pilnīga taisnība. Visas šīs pasakas ir balti meli. Plika fantāzija. Jā, cienītais kungs, taču nevar noliegt, ka šādi stāstiņi atstāja iespaidu. Nu, kā uz to paskatās? Es esmu saticis ļoti daudz bezsirdīgu cilvēku. Atceros, reiz manā ciemā dzīvoja sieviete, un viņai bija tik cieta sirds, ka viņa visu dienu varēja pļāpāt pa logu ar drauģeļiem, kamēr viņas vīrs no rīta līdz vakaram laboja kurpes un zābakus. Jūs to sakat par mani? Ko? Nu, runājiet! Sakiet visu, kā ir! Drošāk! Jaunkungs, nu, ko tad es varu teikt? Es taču jūs nepazīstu. Es neesmu jūs atvainojis. Nevajag tā brukt virsū. Visi man kaut ko piesies. Visi man kaut ko pārmet. Es esmu tik vientuļa. Man ir tikai šīs atmiņas. Es jūs saprotu daudz labāk, nekā jūs varat iedomāties. Jo mana situācija ir tieši tāda pat, kā jūs ejat. Nevar būt. Mani pameta sieva. Viņa par to samaksās. Klīst apkārt un meklēja viņu. Lai visu piedot un nodzīvot ar viņu vēl savas atlikušās dienas. Iedzersiet mazliet tasītas kafijas. Pēc visu šī jandāliņa jums nāks par labu veselībai. Lai Dievs jums atdara ziedošo neķiti. Vai zināt, es tik ļoti apskaužu jūsu vīru. Par ko? Nu, viņš ir aprecējis visbrīnišķīgāko sievu pasaulē. Jūs nu gan runājat. Un es gandrīz vai priecājos, ka man jādodas prom. Jo jūs esat viena, un es esmu viens. Ja jūs esat tik skaista, un man mēle ir īstajā vietā, nu, cik tur tālu līdz kādam mājienam? Dieva dēļ, nu ko jūs vispār runājat? Iet projām. Mana sirds pieder tam vienīgajam manam vīram, tas, kurš apkārt klīst. Tas ir ko vērts. Nu, tā runā īstas sievietes, jā. Man tā vien šķiet, ka jūs esat nedaudz. Domājiet, ko vien gribat, bet es jums varu pateikt tikai vienu. Ka šajā pasaulē ir tikai viens cilvēks, ko es mīlu, un tā ir mana sieva. Un es mīlu tikai savu vīru un nevienu citu. Es esmu to teikusi neskaitāmas reizes, nu tā, lai pat tie kurlie sadzirdētu. Kas tur ir, nezinu. Atver! Tu, bērniņ! Laukums ir ļaužu pilns, visi tempo, visi ir pret tevi! Man tagad jāiet, man jāapsaka kāds biezs vārds. Neķeriet pats, sirds saka, ka man jāiet laukā un jūs jāizstāv. Nu, visiem logiem un tur ir vairs tik patīkams siltums. Nu, kā gan es varēju būt tik akls un neredzēt, ka mana sieva ir no tīra zelta. Labais cilvēku. Labais cilvēku! Jūs to jādodas prom no šīs mājas. Jūs esat kārtīgs cilvēks, jums te nav vietas. Mājā dzīvo hiēna, laumātīte. Viņa ir grēkā dzimusi, aptinusi, pirkstu tik daudz vīru. Viņa pati
ātri neaiziet no ciema, mēs viņu padzenam. Mums no viņas galva griežas. Zārkā, es gribētu viņu redzēt. Pietiek! Bet Lījās ceļas. Nav vairs nevienu, tīra lakatiņu. 2 vīri kā 2 saules. Ar dunci krūtīs. Pietiek reiz! Un vainīga ir viņa. Viņa. Mēs nācām jūs pakaļ. Mēs nācām laicīgi brīdināt. Lielās melkojas, grēkumaisi, vēl neizdzimums. Es jums matnus izplēsīšu. Viņš jau arī ir pakļauts. Gan jau bez skurpstiem neiztiku. Kaut mans jums paro! Skrienam, māsiņas, skrienam. Putnu biedēkais, bādakāses, es jums žileks tupelēs sabāzīšu. Man ļoti žēl, bet man jādodas prom. Cik es esmu jums parādā? Jūs jau esat samaksājis labo cilvēku. Lai Dievs jums palīdz atrast sievu. Un jūs dzīvojat tā, kā bijāt pieraduši. To paši es varu teikt arī par jūsu vīru. Pasauli ir maz. Nu, ko lai es viņam pasaku, es viņu tur gadījumā ārā satieku? Kā es viņu gaidu. Un ka ziemā naktis ir garas. Tātad jūs viņu uzņemtu labi. It kā viņš būtu karalis un karaliene vienā personā. Nu, un ja viņš ierastos tūlīt pat? Es juktu prātā no prieka. Tad te viņš ir. Ko tas nozīmē? Es vairs ilgāk nespēju izturēt. Mana sirds mīļā kurpniecība. Dienas sēnes, krāpnieks, liekēdis! Mana sirds puķīt. Pasaules blandode! Cik es esmu priecīga, ka tu esi atgriezies! Kādu dzīvi es tev sarīkošu! Inkvizīcija nobālēs! Kristiešu vajāšanas Romā nobālēs! Manas mājas, mana laime. Kā